procentēji hronisks priekšējās atdūras sindroms pleca locītavā. Tas nozīmē, ka ilgstoši plecs paliek sāpīgs un tiek ierobežotas kustības aizvien vairāk un vairāk. Un tā saucamā konservatīvā ārstēšana, respektīvi pretsāpju medikamentu un dažādas injekcijas, tas rada tikai tādu īslaicīgu efektu. Kundzei ir 60 gadi, traumas nekādas nav bijušas, bet pakāpeniski attīstījās minētās sūdzības. Mēs taisīsim pleca locītavas artroskopiju, ar maziem caurumiem mēs ievadīsim videokameru plecā, un mēs atbrīvosim cīklas, kas tiek saspiestas, lai roka atkal varētu brīvi kustināt un izjustu sāpes. Sāpes galvenais iemesls ir, ka cīklas, ko sauc par rotatoru manžetu, tiek saspiestas pleca locītavā. Tie iemesli, kāpēc viņas tiek saspiestas, var būt dažādi. Bet viens no galvenajiem tas, ka vai no tādīs cīklās rodās kalcirkāti, jeb arī tās cīklas tiek saspiestas no augšas. Respektīvi, augšpusē tāda mazā kromioklavikulārā locītava, kas ar laiku izdilst. Un tur veidojās tā saucamā osteofīti, jeb kaulu radziņi, un tie radziņi spiež visu uz cīkslām. Ja, un tagad operācijas laikā mēs paņemsim tos radziņus nost un iztīrīsim telpu virs tām rotatoru cīkslām. Plecu drīkstēs kustināt jau uzreiz. Ja viņi nekustinās, viņš atkal paliks stīvs. Tāpēc tā rehabilitācija ir samērā ilgstoša, bet viņi ir aktīvi. Cilvēks jau uzreiz kustina roku, plecu un teiksim, iet uz ārstniecisko vingrošanu, iet pie fizioterapeita. Tā atlapšana nenotiek vienā dienā. Tas notiekās pakāpeniski vairāk mēnešu laikā.